atkarīga pēc premjeras amata iegūšanas. Tas izmaina jūsu dzīvi? Nē. Tā nekādā veidā. Vienīgi pie manām durvīm tiekāk mazāk sniegu. Leģendārais latviešu bobslējists labprāt bobu nomaina pret ģitāru. Kā pareizi skatīties televizoru, lai nesabojātu reci? Vajadzētu, lai nebūtu televizors pilnīgā tumsā, lai būtu ar tonam gaismojums. Policija apsūdz pensionāri par pārkāpumu, un viņš fiziski nav varējis izdarīt, jo atradies pilnīgi citā vietā. Skatās pēc manis, ne? Tā, pati ir atpūtas savājā. Mums ir skatītāji. Konkurss. Jā, tomēr mums ir nevis tikai 2 ielūgumi, veseli 4 ielūgumus šajā nedēļas nogalē notiekošo baltūru izstādi. Tā ir izstāde, kurā var redzēt visu par ceļošanu, vairāk nekā 7 uzņēmumu šajā izstādē. Jā, bet nolaipietiem tīkli jūs jau zināt, kas jāatradoši, kā katru vakaru slāniet uz to numuru, kas tagad ir esams vērtspēdēt ekrānus. Atstājiet neatbildētu zvanu, mēs piezvanīsim vienam no jums, uzdosim jautājumu par raidījumā redzēto dzirdēšanu, rādīto varbūt, un ja pareizi atbild, tad 4 cilvēki varēs šeit. Ticiet, manu krūtajā izstāde noteikti par visādām milzu atlaidēm varēs tikt uzturēšana. Jā, kāds parastais izstādies ir, tas ir tas ieguvums. Jā, tieši tā, tas ir apmeklētāju ieguvums. Bet tad atgriezīsimies pāris gadu senā pagātnē, kad mēs saņēmām sašķūtu filmu ziņu no Ieroču ielas iedzīvotājiem Rīgā. Un tur gar iet uz malu alu bija iespēja novietot automašīnas, bet kādā dienā ceļadziņu to pēkšņi aizlieza. Un izrādās, ka Saeimas nams bija iegūs jaunu spīkeri, palūkšu video, ir iespējams solvi pārlūkiņu, tā arī papildus priekšsēdētājs kaimiņš. Veģimā. Parādus, tad nav vārdu. Vieglāk tiem, kas tur dzīvo cilvēkiem, ir pieruši novietot savas automašīnas. Bet redz, mums ir arī pavisam nesen jauna amatpersona parādījusies pie horizonta. Mūsu jaunā ministra prezidenta Latvijas straujumu Glužoņas, kurš viņu tieši tāpat attiecās ļoti nopietni drošības pasākumu prasības. Nu, tad mēs, jā, šo. Un arī uz viņu dzīves. Pilnīgi noteikti, tātad arī uz viņu strādu. Vai ietekmē, vai neietekmē, un mēs arī devāmies noskaidrot to, vai mēs strādājam dzīvo. Es zinu, es saku, Amats, jauni pienākumi un arī jauna dzīve. Dažās augstākās valsts amatpersonas tagad ministru prezidentas lētotas. Tieši to! Šitā te! Līdīši arī kabineta noteikumi numur 340. Falsim gribiem. Šajā sarakstā tiek iekļauta arī prezidenta. Oh, Dievs! Oh, Dievs! Policija veic pasākumu, tātad ir fiziskā aizsardzība, personas droši pārvietošanās, arī darbības un dzīves apsvērti. Turklāt pašai augstajai amatpersonai jāteikšana, ka viens pat nejautā vēlas vai nevēlas ar sevi celt milzīgo drošības mūri. Tas visas ir daudz jautājumiem, kas līdz nebija manā darba kārtībā. Ar valsts drošības saistītie jautājumi un citu ministru pārsniegšanu. Protams, darba dienas saspringtas un izjūtu milzīgu atbildības, patiešām to izjūtu. Tieši tāpat drošības vārdā nekas netiek ne prasīts, ne stāstīts amatpersonas kaimiņiem, kuriem varētu būt izbrīdis par mākonību katru dienu namdurvju priekšā. Aizsargājumās amatpersonas kaimiņiem katrā ziņā nevajadzētu būt nekādiem sarežģījumiem, kamēr drošības policija veic šīs personas dzīvesvietas apsvērts. Ierindas dzīvojamo namu rajons Zoltūdē. Tikai rentais iedzīvotājs zina, ka no šīs mājas uz darbu katru rītu un katru vakaru uz mājām no darba tiek atvesta pati ministru prezidenta. Nevarat iedomāties, ka šeit varētu dzīvot? Nevar iedomāties, tiešām mēs vairs nesam gadu dzīvojam tikai te. Nē, viņiem arī tikai nesen ministru prezidenta. Jā, te brīnumi, mēs varbūt reti staigājam. Es domāju, ka es šeit dzīvoju ar savu ģimeni un, protams, mums ir nepieciešama apsargāšana, bet
Neesmu neko ievērojis. Ziniet, man tas nesvar, es dzīvoju pretī tādā mājā. Tā kā man te galīgi, man tā liekas, tā neviens neko necieš. No tā vienīgi iebraukšana viņiem ir no citas puses, te pa kreisi, un te jau satiksmi, kā satiksmi. Mēs esam lietas puses arī, jā? Tas izmaina jūsu dzīvi? Nē. Nekādā veidā. Vienīgi pie manām durvīm tīrāk mazāk sniega. Kaimiņi var justies drošāk, jo tiek nodrošināta arī valsts amatpersonas apsardze, tad mēs veicam šīs personas darbvietas un dzīvesvietas apsardzi un tiek veikta attiecīgie drošības pasākumi. Drošāk jūtat? Nē, kāpēc? Mēs dzīvojam drošā valstī. Ar labticības dzirksti sirdī Jana Vītoliņa, Ivo Vejs, bez tabū. Un cik jauki šis kungs teica, ka mēs dzīvojam drošā valstī. Tad Jā, nekad dzirdēt. patīk puisis, kurš teica, ka mēs dzīvojam. Savas ģimenes. Arī vajag apsargāšanu. Arī taisnība. Bet jau Parīz cienījamie skatītāji 7. februārī Sočos olimpisko ziemas spēļu atklāšana.